Un pirmais no viņiem jau ir gatavs. Redzu, ka tūlīt pat kāpt uz skatuves. Ziniet, es tikko atbraucu no pāris nedēļu braucienu un ceļojumu pa Ķīnu. Un atrodoties tur, tu neizbēgami uzdod sev vienu, jau mūsdienās eksistenciālu gan arī jautājumu. Un tu skaties apkārt un domā, vai tehnoloģijas dod, vai tehnoloģijas atņem cilvēkam drošību. Ļoti sarežģīts, ne tikai filozofiski, bet arī tehniski un praktiski jautājums, kuru ne katrs spētu atbildēt, bet mūsu nākamais un pirmais runātājs ir gatavs stāstīt jums savu versiju šim sarežģītam jautājumam. Helms Latvijas valdes priekšsēdētājs un partneris Viesturs Bulāns. Labrīt visiem! Ņemot vērā, tā kā es esmu vecs 77. gada izlaiduma biorobots ar diezgan limitētu vairs atmiņu cietot, tad es izmantošu tādu super oldschoolīgu lietu, kā atgādnes papīra formātā. Kaut kā es laikam esmu pārāk varbūt vecmodīgs. Bet runājot drusciņi par mani un kāpēc es esmu varbūt kontekstā šeit, ja godīgi, tad es tehnoloģiju pasaulē nonācu pavisam nejauši, jo es strādāju pilnīgi citā industrijā, un 2008. gadā es tur nonācu tiešām nejaušības kārtā. Kopš tā laika faktiski tehnoloģijas ir mana aizraušanās, bet tas mans rakurs, kādā es ar to aizraujos, ir tieši caur šo cilvēcisko prizmu. Mana filozofija ir tāda, ka es ticu un uzskatu, ka tehnoloģijām ir jābūt cilvēcīgām, vienkārši lietojamām, saprotamām. Un tas ir tas, ko ikdienā es piedzīvoju. Mani tehniskie cilvēki māca man tehnoloģijas, un savukārt es viņiem mācu būt vienkāršiem pret klientiem, saprotamiem, ka klienti nav idioti, bet tā, ka viņi nesaprot tehnoloģijas. Es tik tiešām arī pēc izglītības neesmu ne inženieris, ne programmētājs, tā kā es vairāk uz šīm lietām skatos caur cilvēku prizmu. Par to, no kā man visvairāk bail šajā tehnoloģiju kontekstā, ir viena naktis pamodos un es dzirdēju, kā tāda jocīga skaņa, tāda protams, tas zāles pļāvēs, un kad tu pasties pa logu, tur tās gaismiņas mirgo, protams, izskatās pēc robotu sacelšanās. Ja mēs iedomājamies un atceramies filmu Matrix, tad droši vien negribētos nonākt otrādākā versijā, ka mēs esam baterijas un tehnoloģijas ir tās, kas valda pār mums. Bet, ja nopietni, tad, godīgi sakot, šī straujā tehnoloģija attīstība ir tā, kas mani drusciņi arī biedē, jo ir tāda lieta kā šis tā saucamais kognitīvais slinkums. Cilvēki aizvien vairāk paļaujas uz tehnoloģijām un arvien mazāk patiesībā izmanto savu šo dabīgo intelektu un prātu. Visi tik ļoti paļaujas uz mākslīgo intelektu. Tā kā, tās ir lietas, no kā es drusciņi baidos. Un kopumā, man liekas, vispār tehnoloģijas ir apmēram tehnoloģijas un drošība. Tas ir tā kā, randiņš Tinderī. Tu nekad nezini, ar ko tas viss beigsies. Ja? Tā kā aicinu jūs šodien uz tādu nelielu randiņu ar tehnoloģijām. Labi, šīs dienas tēma - drošība. Mēs visi zinām, un skolā esam mācījušies Maslova piramīdu. Mēs zinām, no kā tā sastāv, no šiem slāņiem. Un, protams, šis pirmais slānis ir šīs fiziskās vajadzības. Ja? Tas ir gaiss, elpot, drošs, patiesībā patvērums un šis viss pārējais. Un redzam, ka drošība patiesībā priekš cilvēkiem mums ierindojās otrajā vietā šajā Maslova piramīdā. Un, savukārt, ja mēs nejūtam šo drošību, tad viss pārējais zaudē jēgu, principā, un mums nenotiek ne šī pašizpausme, ne attīstība, nav šīs sociālās vajadzības. Un, tieši tas ar mums arī notiek. Ka, ja gadījumā vienkārši pazūd šī drošības sajūta, tad pa lielam mēs kļūstam par tādiem, savā veidā izdzīvotājiem vai dzīvniekiem, kam viss pārējais ir, principā zaudē jēgu. Gallupa globālās drošības ziņojumā pētījumā tad ir rakstīts, ka pasaulē kopumā cilvēki jūtās daudz drošāk nekā 10 gadus atpakaļ. Bet tajā pat laikā mazāk droši nekā 20. gadā. Un, jūs droši vien saprotat, kāpēc tas ir 20. gads. Tad mēs piedzīvojām Covid,
kad cilvēki konstatēja, ka ka tā drošība ir ļoti trausla robeža. Ja? Mēs principā piedzīvojām dažādas slēgtas robežas, dezinformāciju, milzīgu trauksmu un stresu. Protams, pēc 20. kara ir aizvien vairāk ar mums apkārt notiek šīs kara darbības, ja? Ukrainā un visu kaut kur citur apkārt Eiropā. Un trešais, protams, ir šī digitālā trauksme. Mēs visu laiku saņemam kaut kādas ziņas, kur ir kiberuzbrukums, kur ir krāpšana, kur ir vēl viena jauna krāpšana, par ko droši vien jūs daudz citu vēl stāstīsiet tehnoloģiski daudz vairāk. Un tad mēs redzam, es speciāli paņēmu tādus diezgan lielus pretstatus. Tad Ekvadora ir tā valsts, kas ir viena kur cilvēki jūtās ar vismazāko drošības sajūtu, un tie tikai 27%. Savukārt mēs redzam, ka Kuveita un Singapūra ir tās, kas ir visdrošākās. Un kas tad ir tie faktori patiesībā? Tehnoloģijas patiesībā ir tikai viena no lietām. Otrs aspekts, kas ir šī ekonomika un ekonomiskā attīstība un uzticēšanās valdībai un drošības iestādēm, policijai. Un trešais ir šī digitālā infrastruktūra, kas ir superīgi attīstīta. Un mēs redzam, ka Latvija patiesībā ir diezgan labā stāvoklī. 82% no Latvijas iedzīvotājiem principā saka, ka viņi jūtas Latvijā droši. Par Izraēlu jūs droši vien redzat, ka pēc 23. gada Hamas uzbrukuma šī drošības sajūta cilvēkiem ir krietni samazinājusies no 82% uz faktiski 68%. Nākamais - drošības sajūta tiešā veidā korelē ar dzīves ilgumu. Un par to ir ASV Nacionālā medicīnas bibliotēkas pētījumā par to, ka, ja cilvēks jūtas droši un ne tikai fiziski, bet arī mentāli, tad, protams, šis dzīves ilgums palielinās. Ja? Mēs varam tur pieņemt, tur pētījumā ir minēts par 1,2 gadiem, bet, protams, te ir vairāk par faktu vai būtību kā tādu. Drošības sajūta vispār digitālajā laikmetā ir super trausls jēdziens, jo vieniem cilvēkiem, kas izprot tehnoloģijas un ir tiešām ar labām digitālajām prasmēm, viedās mājas var šķist super drošas. Viņi saprot, kā tiek uzkrāti viņu dati, kur viņi glabājās, kas ar to notiek. Savukārt otri cilvēki, kas ar mazākām digitālām prasmēm var uztvert šo video novērošanu, signalizāciju un visus tos kiberdrošības risinājumus kā tādu apdraudējumu sev, apdraudējumu privātumam. Un tāpēc patiesībā tā ir tāda ļoti, ļoti trausla robeža. Un pie šīs straujās tehnoloģija attīstības principā varētu cilvēks iedalīt gandrīz tādās divās lielās grupās. Tehnofobi un tehnofīli. Droši vien, pēc vārdiem jūs jau nojaušat, ko tas varētu nozīmēt. Ja? Tehnofīli ir tie cilvēki, kas ļoti aizraujās ar tehnoloģijām, kas ļoti ātri adaptējās pie kaut kādām jaunām lietām. Un savukārt tehnofobi ir tie, kas piedzīvo īstenībā pat bieži vien ļoti neracionāls bailes no tehnoloģijām. Un tās pat tiešām var izpausties cilvēcīgi ļoti dažādos veidos. Sākot ar vienkārši tādu nērtību, šaubas, līdz par tādām fizioloģiskām cilvēkiem izpausmēm, bailes no tehnoloģijām, tad šīs pat svīšana, sirdsklauvis un tādas lietas. Tā kā, ļoti interesanti, cik mēs sarežģīti esam cilvēki. Starp citu, ja man būtu jāprasa jums nostāties, kurā no tad pusēm kur ir tie, kas ir tehnofīli? Starp citu, pārlieka aizraušanās ar tehnoloģijām var radīt azartu un atkarības. Kā mēs zinām, sociālajie tīkli un gamings un viss pārējais. Tā kā esam uzmanīgi. Tad paskatāmies uz dažiem cilvēkiem svarīgiem faktoriem, kas tad īstenībā mūs ietekmē un kas mums ir svarīga drošība. Un cik tas patiesībā ir super neviennozīmīgi. Mēs kādu laiku atpakaļ nesen lasījām ziņas par to, ka tātad Japānā ir šis uzstādīts jauns rekords par interneta ātrumu. Tur 125,000 gigabits sekundē tika pārraidīti un
Principā, ja mēs pareiķinām, es tagad neesmu skatījies pēdējos datus par to, cik ir vispār šis Netflix datu apjoms, bet principā mēs runājam par to, ka Netflix varētu lejuplādēt tur, es nezinu, burtiski tur sekundēs, minūtēs. Ja? Neesmu skatījies pēdējos datus. Tas ir tā kā no vienas puses, un no vienas puses, protams, tas paver daudz dažādas plašas drošības šīs iespējas, reāla laika novērošanu, agrīnās brīdināšanas un viss pārējais. Tas ir tā kā no vienas puses. Un no otras puses mēs redzam, ka, protams, šī straujā informācijas aprit un tehnoloģijas veicina šos kibernoziegumus. Ja? Tad fakts, ka vienkārši katras 37 sekundes kāds cieš no kiberuzbrukuma, un ik sekundi vismaz 2 internetu lietotājiem tiek nopludināti dati. Ja? Tā kā mēs redzam, cik viens un tas pats faktors var būt super neviennozīmīgs. Nākamais vide un sabiedriskā kārtība. Tātad Stokholmas metro stacijā videokameras ir samazinājušas noziedzību par 25%. Aptuveni par 20% kabatas zādzības un īstenībā par 60% šīs laupīšanas. Un no vienas puses tie ir fakti, tā ir drošība, ir drošāk reāli. Bet no otras puses, daudzos pētījumos cilvēki saka, ka viņiem tas nepatīk, ka visur sabiedriskās vietās ir šīs videokameras. Kas ar tiem datiem notiek, kur viņi glabājās, viņi izjūt kaut kādu. Viņi vispār patiesībā jūtās un saka, klau, valsts, mēs vispār tā kā visi tiekam uzskatīti par aizdomās turētajiem, kāpēc mums vispār novēro? Kontrole. Šobrīd lidostās, protams, ne visās sāk parādīties šīs nosacītā ātrās drošības kontroles, kur ir šīs sejas atpazīšanas tieši uz mākslīgā intelekta balstītas. Proti, kas tur salīdzina dokumentu fotografiju ar mūsu patieso seju. Ja? Atkal, no vienas puses, tā ir drošība. Tas ir ātrums. Ja teiksim, parastā fiziskā kontrole notiek 16, 20 vai cik tur sekundēs, tad šis notiek ar kārtu 3 sekundēs. Jā, ātri izgāja cauri un viss. Šobrīd, starp citu, tas ir tādā brīvprātīgā kārtā, to cilvēkiem ļauj izvēlēties, jā, jo tur vēl ir dažādās valstīs šie tiesiskie regulējumi par to, vai un kā šo drīkst pielietot un tā tālāk. Bet jā, tātad mēs redzam, no vienas puses tā ir drošība, bet no otras puses mēs katru dienu redzam par šo datu noplūdu patiešām no superlielām un it kā drošām platformām. Google, Facebook, WhatsApp, Microsoft ir paziņojuši. Kopumā 184 miljonu paroles ir noplūdušas kaut kādā laika, salīdzinošā nesenā laika periodā. Kas vēl cilvēkam ir baigi svarīgi, ir šī piederība un kopienas sajūta. Un pētījumi liecina, ka internets ir samazinājis atslimtību un depresības risku senioriem. Jā, lai cik tas nebūtu dīvaini, bet tieši tā, 33% tas samazinājis. Un tas fakts ir tāds, ka pētījumā bija jautājums, viņi pētīja, cik bieži seniori lieto internetu, un tie seniori, kas bija lietojuši internetu 2 reizes nedēļā un biežāk, viņi patiesībā izjūt daudz mazāk depresijas sajūtu un šīs pārējās visas emocijas un atstumtību un vientulību. Loģiski, ko dara seniori, viņi sazinās ar saviem radiniekiem, ar mazbērniem un saviem draugiem un tā tālāk. Un tajā pat laikā cits pētījums saka, ka 60% no jauniešiem ir piedzīvojuši šo kiberbullyingu. Atkal, viena un tā pati lieta, vienam tas mazina šo vientulības sajūtu, bet tajā pat laikā mēs redzam, ka jaunieši piedzīvos tā saucamo šo kiberbullyingu uzbrukums, aizkarošas ziņas, skolnieku čatos, sociālos tīklos, komentārus visus un tā joprojām. Tā kā atkal nav baigi viennozīmīgi. Drusiņ jau pieminēja šīs zināšanas un digitālās prasmes. No vienas puses, cilvēki, kāda visticamāk šeit lielākā daļa arī ir, jo jūs esat tehnoloģiju konferencē, jūs esat ar augstām šīm digitālajām prasmēm.
Un, protams, jūs zinat, kā sevi pasargāt. Jūs lietojat antivīrus, jūs lietojat šos paraļu ģenerēšanas glabāšanas rīkus un neslēdzaties jocīgiem Wi-Fi klāt publiskajiem un tā tālāk un tā joprojām. Un savukārt otrādāk, cilvēki ar zemajām digitālajām prasmēm bieži kļūst tieši par šīm kiberuzbrukumu upuriem. Un, protams, ka ir vēl tāda lieta, kā saucamā šī pelēkā zona vai šķietamā drošība. Ļoti bieži, starp citu, līdzīgi kā pieņemsim tie paši klinškāpēji, bieži vien aiziet bojā tieši dēļ šīs, kur drošība pārtop par pārdrošību. Ja? Tad viņš ieliek nevis divus stiprinājumus, bet vienu. Tas taču, come on, es tur 100 reizes esmu kāpis, tur jau viss ir kārtībā. Ja, un tāpēc šī pelēkā zona ir. Starp citu, ļoti daudz arī paši IT cilvēki bieži vien iekrīt uz šīm lietām, ja, dēļ šīs pārdrošības. Un vēl viena sociālā grupa ir jaunieši, kas it kā šķietami baigi viegli un forši un prot lietot šīs tehnoloģijas, bet arī viņiem ir šī pārdrošības sajūta vai šī pārlieku aizraušanās ar tehnoloģijām, un dēļ tā viņi patiesībā bieži vien iekrīt uz šiem pašiem vīrusu uzbrukumiem, ierīcēm un tā tālāk. Tad vecums. Es atvainojos. Pārliec, dzimums. Atkal ļoti tāda interesanta lieta. Sievietes piedzīvo ar tehnoloģijām daudz biežāk šo saistīto tehnoloģisko vardarbību. Protams, tātad vismaz 2 reizes biežāk. Un, principā, pētījumi rāda, ka katra 3. sieviete ir izjutusi šīs bailes digitālajā vidē. Mēs zinām, tās ir seksuāla rakstura komentāri sociālajos tīklos, izsakošana, dažādas uzmākšanās un tā tālāk. Protams, daudzreiz biežāk nekā vīriešiem. Savukārt, Barclays, kas ir viena no senākajām bankām Lielbritānijā un arī Amerikā, analizēja savus klientu datus, un viņi konstatēja, ka vīrieši īstenībā ir atkal tie, kas visbiežāk iekrīt tieši uz šīm romantiskajām krāpšanām. Ja? Tad ieraug kādu foršu skuķi un aiziet uz urā. Un nē, dāmas, nepriecājieties, jūs arī iekrītat. Un īstenībā, tad, kad dāmas iekrīt, šis pētījums rāda, ka īstenībā tas krāpšanas apjoms ir vismaz 2,5 reizes lielāks, un tas vidējais krāpšanas apjoms ir naudas izteiksmē bija ap 9,000 sterliņu mārciņām. Ja, tā kā esam uzmanīgi. Bet vīrieši ir tie, kas vairāk un biežāk ziņo par to, ka viņi ir apkrāpti. Tas ir tas, ko saka banka. Vecums vēl viens ļoti interesants faktors, kas var ietekmēt drošību vienā vai otrā virzienā. Par to jau mēs runājam. Tātad seniori pēc 60 gadiem ir tie, kas uzturās uz dažādām krāpniecībām, aizvien vairāk. Viņi izpauž šīs paroles un tā tālāk, un attiecībā uz telefonu krāpniecību ļoti bieži. Un īstenībā, lai cik tas nebūtu smieklīgi, bet seniori iekrīt arī uz šīm romantiskajām krāpšanām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir pārsvarā diezgan vientuļi. Daļa no šiem cilvēkiem dzīvo vieni, viņi jūtas sociāli atstumti un viņi meklē šo sociālo kontaktu. Un es domāju, ka liela daļa no jums pazīst šos seniorus, kas īstenībā vispār neusticās ne bankām, nekādām digitālajām ierīcēm. Ko viņi dara? Viņi visu laiku aiziet un naudu izņem bankomātā un tur mājās preiz. Tad, cik tas ir interesanti. Un tajā pat laikā, otra kategorija, mēs runājam par senioriem, bet atkal jaunieši, mēs atkārtošos, jaunieši ir tie, kas biežāk atkal uzskata, ka viņi ir super digitāli prasmīgi, bet viņi iekrīt uz šiem vīrusiem un dažādām krāpšanām, tā skaitā iepazīšanos portālos. Un, tā skaitā arī tad, kad viņi dodas darba meklējumos, pārstrādāt daudz kur kā freelanceri, dažkārt mēģina piestrādāt un tā joprojām. Un tāda pēdējā, varbūt nedaudz lielā kategorija, tas tā būtu ļoti abstrakti, bet cilvēki iedalās 2 lielās kategorijās - introverti un ekstraverti. Un atkal tie, kas ir tādi varbūt introverti, viņi daudz mazāk izpaužās, kaut ko publicēs sociālajos mēdījos, komunicē ar svešiem cilvēkiem, un dažkārt šī vide viņiem šķiet nepazīstama un tāda draudīga. Un atkal otra kategorija, kam patiesībā personības tips, kas ir ekstraverts, viņam, principā, viņš ļoti aktīvi komunicē šajos sociālajos mēdījos, jo ko tas viņam dod? Viena no svarīgākajām drošības sajūtām ir piederība un kopienai, tā kā socializēšanās.
Ja, un tā kā atkal divas pilnīgi pretrunīgas lietas, divi dažādi cilvēku tipi, un kā tas var ietekmēt, pieņemsim, drošību vienā un otrā gadījumā. Nu jā, pēc šī visa stāstītā, kurš tad mums bija tehnofils? Es arī joprojām. Pārējie tehnofobi. Bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ka es gribēju šodien, jo pārējās visticamāk jums būs ļoti tehniska rakstura un ļoti interesants prezentācijas, bet es gribēju tieši šo jums parādīt caur cilvēku prizmu un parādīt, cik drošība un tehnoloģijas ir neviennozīmīga. Viena un tā pati lieta var būt ļoti dažāda, atkarībā no dažādiem apstākļiem. Un tehnoloģijas nav ne labas, ne sliktas, kā jūs zinat un saprotat. Tāpat kā nazis, ar viņu var nogalināt un ar viņu var izdarīt daudz ko foršu. Un tas, ko es aicinu, apgūstam tehnoloģijas, palīdzam senioriem viņus apgūt un jauniešiem pareizi. Un esam tie, kas valda pār tehnoloģijām un nepieļaujam, ka tehnoloģijas valda pār mums. Paldies!